Vai jāmaksā aizgājēji parādi? Vai nebūs tā, ka neko nesaņemšu mantojumā, bet aizgājēji parādi man būs jāmaksā? Varbūt labāk nepieteikties uz mantojumu, ja aizgājējiem ir parādi. Mantinieki droši varēs pieteikties uz mantojumu arī, ja aizgājējiem ir parādi, jo turpmāk mantinieki par aizgājēju parādiem atbildēs mantojuma apmērā. Tas nozīmē, ja aizgājēji parādi pārsniegs mantotās mantas vērtību, mantinieks neko nemantos. Savukārt, ja aizgājēji parādi būs mazāki par mantotās mantas vērtību, tad mantinieks mantos mantu, bet viņam būs jānorēķinās ar aizgājēju kreditoriem. Kreditoriem ir jāpiesakās notāra noteiktajā termiņā, pretējā gadījumā kreditori nepieteiktie parādi tiks dzēsti, un mantiniekiem tie nebūs saistoši. Ja notāra noteiktajā termiņā neviens mantinieks nepieteiksies, tad tiks pieņemts, ka šī ir bezmantinieka manta, kas piekrīt valstī, un šī manta tiks pārdota izsolē. Dzīvošana aizgājēja īpašumā neskaitās mantojuma pieņemšana.